Vasals, kādā malā. Sveicināti, sveicināti. Šodien esam saimniecībā Celiņa zēs kopā ar Viktoru. Laba dieniņa. Pārstāvjam no Valteka. Mēs saprotam, ka jaunais 728 ir ciemos pie mums, kuru ļoti baigi ilgi gaidījām. Vakar strādājām ar Lemkena diskiem. Šodien strādāsim ar Horša Rugainas kultivatoru. Sarkanu nav pierasts, ka aizmugure būs sarkans, bet tas arī nav slikti. Jo mums jau galvenais jau izmēģināt, cik ir spējīgs viņš strādāt ar mūsu agregātiem, kas mums pašlaik ir saimniecība. Jo līdz Lemkenam mēs vēl neizaugam, gan jau kādreiz izaugsim. Pirmie iespaidi, salīdzinot ar 724, kas mums pieder saimniecība, viņš ir lielāks, viņš ir jaudīgāks. Ļoti patīkami, ka viņš brauc īstenībā. Bija doma, ka viņam jaudas nepietiks, bet tāpat vakar izmēģinām ar Rugainas kultivatoru, salīdzinot ar iepriekšējo, ar 724, jā, viņš ir daudz jaudīgāks, viņš ir lielāks. Viņš ir pat, var pateikt, ka tāds drusciņš smukāks. Kā un jaunais modelis. Cerēsim, ka tas sāpņi piepildīsies vēlreiz. Kādreiz piepildījies viens sāpnis, ir otram arī jāpiepildās. Traktors uzreiz atpazina laukus, kur atrodamies. Viņš redz mūsu ārējo perimetru, mūsu vakar nostādīto iekšējo perimetru. Viņš to visu atcerās. Šitā svītras tam ir? Jā. Mēģināsim mēs tūlīt paņemsim vakardienas. No kalniņa tai vieglākā zeme iet, 12, kā ir uzlikts, tā viņš brauc. Vietam līdz 10, 9, bet tas ir normāli. Priekš šitā traktora es uzskatu, ka tas ir normāli. Ko tam mēs varam pateikt? Laikam jau to labāko, jā. Zaļa krāsa, smuka. Perfekta vadība īstenībā. Labi, nerunāsim par 4G un 2G LMT zonu to signālu, bet īstenībā runājot, iespaidi ir labi, jā. Strādāt patīkami un gribētu strādāt tikai ar to labāko tehniku, bet nevienmēr jau sanāk, jā.